tu ieraugi lietas, un tās tevi aizrauj tikai tajā brīdī, kad tu tam esi gatavs. Nejaušība nav. Es gribēju pastāstīt tik līdz es to izlasīju. Grāmata man stāvēja plauktā 8 gadus. Rakstīts gadījums, kad sieviete ir pilnīgi viena pati. Oktobris es dodos laikam uz Latviju. Pārņemot kontroli par lidmašīnu, jo pilotam palicis slikti. Pilots ir bezsamaņā, un viņai nav nejausmas, kā vadīt lidmašīnu. Notiek komunikācija ar kādu pieredzējušu pilotu. Pie tādām grāmatām mana dzīve aizved, un arī, kā jau es minēju vienā iepriekšējā video KGB Banker, kad es sāku lasīt, galvenajai varonai Santai bija tikpat gadi, cik man. Apraksts līdzinājās man, un tas viss tik ļoti sasaistās, ka no šī visa es veidoju savas dzīves kodu. Šodien vienkārši izcili. Es pateicu iepriekšējā video, gribu iztikt bez pārkāpumiem, un šodien es izdarīju ko tādu, kas būs iemesls pirmo reizi saņemt sodu. Tad manas manifestācijas strādā, sakot, es negribu. Es tik ļoti negribu. Tāda izskatās suns, kurš nesaprot, kur mēs braucam, ko mēs darām. Nedrīkst, nē. Nē. Pasties man. Ceļot ar suni būs ļoti grūti. Ļoti grūti. Nē, to nē. Panīt. Tam šeit kaut kas viņu uztrauc vispār šajā dzīvē. Jā, ir viena tāda lieta. Būt blakus. Mazliet. Nākot šajā dzīvoklī, man uzreiz ir asociācija grāmata, ko es paņēmu līdzi. Man liekas, vien tik ļoti te piestāv.